40 bērni no Ludzas vienu mēnesi apmeklē vasaras dienas nometni. Šeit viņi liederīgi pavada savu brīvo laiku, apgūst jaunas iemaņas, tiek pieskatīti un paēdināti. Bērniem skolotāju pavadībā ir iespēja apmeklēt gan vietējo novadpētniecības muzeju, gan bibliotēku, tā iegūstot vasarā jaunus iespaidus. Viņam ļoti tas patīk, un viņam ir iespēja pašiem izvēlēties, jo, piemēram, līdz pusdienām katru dienu mēs piedāvājam vairākas nodarbības. Gan strādā, piemēram, sporta deju skolotājas vienlaika, tā pašā strādā logopēds, un strādā skolotāji, kuri piedāvā vai aplikāciju, vai zīmēšanu, un viņi dalās pēc savām interesēm, un kur viņi grib iet. Pats interesantākais bija aiziet uz biblioteku, tur mēs spēlējām spēles un bija diskotēka. Nometni apmeklē dažādu vecumu bērni. Tā kā nometne ir bez maksas, tas ir liels iegūms vecākiem, jo ne visi varētu atļauties saviem bērniem nodrošināt šādas aktivitātes. Nelabvēlīgām ģimenēm un maznodrošinātiem ļoti labi, pirmkārt, jo bērni esot nodarbināti visu laiku, viņi kaut ko apgūst, mācās kaut ko jaunu. Un otrkārt, ka viņam ir brīva pusdienas, brokastis un glaunaks. Nometne notiek katru dienu līdz 3 pēcpusdienā. Pēc tam bērni var doties uz mājām un atpūsties tur. Nometnes dalībniekiem šāds dienas režīms ļoti patīk, tāpēc viņi labprāt gribētu, lai nometne būtu visu vasaru.